Labdien, domu biedri un draugi! Šodien mēs no jauna pārskatām simbolus, kurus gribam likt savas virzības pamatā. Vējburts, kā vienotība Eiropā un pasaulē, ir ieguvis nozīmi viktorija, uzvara. Mēs uzvarēsim, ja būsim vienoti. Vienoti domās par kopīgi sasniedzamiem mērķiem, vienoti domās par risinājumiem mērķu sasniegšanā. Tas atkal un kārtējo reizi ir vēsturisks brīdis, jo no mūsu spējas sadarboties, atbalstīt un principiāli rīkoties ir atkarīga Latvijas nākotne. V-burtam mūsdienās ir arī jauna nozīme. V kā vendeta, atriebība. Šo otru nozīmi mums arī ir jāpatur prātā, jo katra mūsu neizlēmība, paštaisnība un nespēja kopīgi un saskaņoti rīkoties nāks visiem kā smags atsitiens. Mums pašiem un vissmagāk tiem, kuri mums uzticējās un kuru uzticība ir mūsu darbības mandāts. Šodien Latvijas politiskā kultūra prasa pēc radikālām pārmaiņām. Mēs šodien sanākušie esam apņēmības pilni strādāt sabiedrības labā, lai glābtu mūsu valsti no ilgas un bezatbildīgas politiķu darbības sekām. Aicinu vēlreiz katru pārdomāt, vai esmu gatavs nesautīgi, altruistiski strādāt kopējā labuma labad? Vai varu atteikties no savām personiskajām ambīcijām, no personiskajiem biznesa plāniem, domāt valstiski, domāt par kopējo sabiedrības labumu? Mēs atceramies, ka katra politiskā partija dodas pie vēlētājiem ar labākajiem nodomiem, un kā rāda mūsu valsts teju 20 gadu neatkarības pieredze, šie labie nodomi izplēna, ko līdz ir iegūta politiskā vara. Mums ir iespēja pierādīt, ka mūsdienu Latvijas politiskā kultūra, ka domu biedri ar kopīgu spēku spēj akumulēt labāko, kas ir katrā no 3 politiskajām partijām, un virzīt to Latvijas uzplaukumam. Raugoties vēsturē, mēs redzam, ka latvieši ir iespējuši neiespējamo. Skaitliski maza populācija, bet ieguvusi savu valsti reizē ar daudz lielākām tautām. Es ticu, ka mēs spējam atgūt zaudēto attīstības tempu. Vēsture rāda, ka esam spējuši saņemties. Es ticu, ka mūsos dzīvo spēcīgs gars, kas tiecas pēc taisnības un godīguma. Es ticu, ka mēs spēsim būt savstarpēji atvērti un dzirdēt viens otru, ka sarunāsimies un atklāti izteiksim savas domas draudzīgos toņos. Es ticu, ka mūsu sadarbība vienotībā spēs sēt ticību saviem spēkiem un atraisīt spēkus sabiedrībā. Es ticu mūsu apņēmībai būt vienotiem. Mums šodien ir jātic sev un domu biedriem, jo uzticēšanās vieno un saliedē kopējam darbam. Mani iedrošina Zentas Mauriņas doma, ka labāk ticēt un uzticēties, jo tā enerģija ir daudz lielākas iespējas sasniegt mērķi. To es saku kā ārste ar lielu pieredzi, un zinu, ja slimnieks uzticas ārstam, mums kopā vieglāk ir atgūt veselību. Tāpēc domāju, ka ar savstarpējo uzticēšanos un atklātu dialogu ar sabiedrību ir mūsu spēkos atgriezt ticību savai valstī. Es ceru, ka katra mūsu šodienas ticība sev un Latvijai ir pamats mūsu vienotībai. Paldies! Paldies Kompkas kundzei!